Čau visiem! Šodien tāds garāks video, un video patiesībā būs tāds diezgan sensitīvs, bet mums ļoti svarīgs. Manuprāt, arī jums ļoti svarīgs. Tēma par to, kad un kāpēc mēs skriešanas veikalā pie mums MySportā izmantojam šo te skrejceļu. Ļoti bieži, kad atnākat pie mums uz veikalu, jūs tik ļoti gribat, lai mēs jūsos atrodam kaut kādas vainas, ka man nekas cits neatliek, kā šodien būt šī baltajā halātā. Bet jūs taču piekritīsiet, tas ir absurds. Es esmu skriešanas veikala apavu pārdevējs. Jā, labs, slikts, vidējs, tas to jums lemt, bet tas būtu absurdi, ja es jūs sagaidītu šādā te paskatā. Tāpēc šodien es šo te vilkšu nost un atstāšu to mūsu draugiem no Promeda, no Ortoklīnikas un citām foršām vietām, uz kurām mēs jūs aizsūtīsim tad, kad tas tiešām būs nepieciešams. Bet šodien pastāstīsim par to, ko mēs darīsim ar jums tad, kad jūs atnāksiet pēc foršiem skriešanas apaviem. Ok, tad kā mēs to darījām kādreiz, vēl pirms 2-3 gadiem? Kā likums šo te testu uz skrejceļu, ko mēs veicām, sauc par gaitas analīzi. Šobrīd no šī termina mēs cenšamies ļoti atkāpties, kā jau es teicu, jo mēs neesam ārsti. Ir apavi. Jūs ļoti labi zinat, kāda izskatījās apava vēl pirms 5 gadiem. Un tas, ko mēs cenšamies pēdējā laikā ļoti uzsvērt, apavu industrija ir radikāli mainījusies. Šobrīd lielākā daļa no neitrālajiem apaviem, tātad tie apavi, kurus mēs tajā laikā izvērījāmies vilkt, tad, ja jums bija kaut kādas vidējas vai smagākas pronācijas, šobrīd šie neitrālie apavi ir par kārtu stabilāki nekā vecie atbalsta apavi. Līdz ar to tie, kas nāk pie mums un jautā pēc šī stingrā atbalsta, balstoties uz šiem vecajiem apaviem, jums būtu viss šī pieeja radikāli jāmaina, manuprāt, kā tev liekas. Jā, agrāk tā arī bija. Es pats, kad nestrādāju MySportā, biju atnācis uz veikalu, man uzlika uz treadmill, pateica, tev pēd gāžās uz iekšu, kur tev atbalsta apavu, kas ir piemērota tev. Bet tā ir tāda haltūra, man liekas. Es tā domāju, jo tā pēcgāšana uz iekšu ir dabiska parādība vispār, un tas nav noteikti noteicējs pie apavu izvēles. Jā, tieši tā. Es arī piekrītu Aleksam, tāpēc, ka to, ko mēs cenšamies jums ļoti, ļoti pateikt, pronācija nav slimība. Pronācija ir dabisks jūsu ķermeņa stāvoklis, biomehānika, saucam to, kā gribam. Attiecīgi vienkāršā valodā runājot, jūsu ķermenis tādā veidā izamortizējās. Vecais uzskats, protams, bija tāds, tikko mēs pamanām šo video vai smagāku pronāciju, mums momentā viņi ir jālikvidē. Taču visi jaunākie, lielākie pētījumi ir pierādījuši, ka tas tā īsti nestrādā. Mēs nevaram novākt no jums, no pieauguša amatieru sportista kājām šo te pronāciju un priecāties par to. Jums var tīri hipotētiski izlidot pēc kāda mēneša celis, gūžu vai muguru, kas patiesībā bieži jums arī gadās. Tikai jūs paši to tā precīzi nespējat objektīvi izvērtēt. Tad galvenā doma, ko mēs jums vēlamies pateikt, ir notikušas radikālas izmaiņas gan apavos, gan industrijā, gan sapratnē par to, kā šīs lietas ir jākontrolē. Bet galvenais uzsvars šobrīd ir uz to, ka mums ir skrejceļš. Mēs jūs testēsim, bet pamatā mēs meklēsim tieši jūsu komforta apavu. Un var gadīties, ka tieši jums ir jāskrien tikai neitrālā apavā, kādam no jums jāskrien atbalsta apavā, bet šis stāsts, kad un kam ar ko ir jāskrien, viņš veidojās nedaudz atšķirīgi. Piemēram, jūs esat klasisks amatieris, jūs skrienat gan uz asfalta, gan mežā. Kāds šeit ir sakars ar atbalsta apaviem? Es pastāstīšu pavisam ātri, kāpēc mans uzskats ir tāds, ka jums atbalsta apavs nedara. Tādēļ, ka mežā skrienot, mums kājai ir nepieciešama zināma fleksibilitāte, tāpēc, ka tādā veidā mēs arī skrienam mežā. Un tagad iedomājieties, jums kājās ir atbalsta apavs, kurš ir ļoti stīvs šo te iekškustību. Un pamēģiniet aplaizīt kādu sakni vai kādu asu līkumu mežā ar atbalsta apavu. Jūs to izdarīsiet, bet tas ir ļoti stīvi un tizli. Es to zinu pēc savas pieredzes, jo, kā jūs zinat, es pārāk bieži apavus arī testēju praktiski. Mēs noteikti atradīsim tieši jums piemērot apavu, bet tas notiek savādāk, sākās ar jūsu stāstu, ar jūsu ideju, un tad, piemeklējot dažādas apavus, mēs atradīsim to, kas der visvairāk tieši jūsu tam stāstam un jūsu idejai. Jā, tieši tā, jo mēs jau liksim kopā ļoti daudz un dažādas info. Tātad segums, pa kādu jūs skrienat, kas jūs vispār esat pat skrēji, kādi jums ir mērķi no skriešanas, kāda ir jūsu priekšvēsture, galu galā vai jums vispār kaut kas sāp. Jo tad, kad mēs jums pārmetam to, ka jūs vēlaties, lai mēs jūs tik ļoti dakterējam, beigās saliekot visu šo info kopā, jums nekas nekaiš. Un tas, ka jums ofisā pretī sēž čalis, kurš skrien maratonu 4 stundās, bet saka, ka jums obligāti jāskrien atbalsta apavā, neklausieties šo čali no sava ofisa, jo viņam nav nekādas pieredzes šajā jautājumā. Jo tad paņemiet Instagram, atveriet to vaļā un parādiet savam ofisu čalim kādu kenieti, kurš skrien 2:05 maratonu ar klīniskām pronācijām. Ko tad mums ar viņu darīt? Mums viņam burtiski ķirurģiska operācija jāveic, ja viņš ieradīsies pie mums veikalā. Bet šī video mēs neteicām, ka jums ir no dienas kārtības jāizslēdz atbalsta apavi. Bet tas, ko mēs gribam jums diezgan precīzi pateikt, atstājiet to mūsu ziņā.
Varbūt jums būs jāskrien Kajāno, varbūt jums būs jāskrien Arahī, varbūt jums būs jāskrien Kumulusā vai kādā citā modelī. Tas nav svarīgi, bet mēs ar to tiksim galā. Kādreiz ar kļūdām, lielākām, mazākām, bet pamatā mēs ar to tiekam galā. Galvenais nesāciet sevi ārstēt un neuzklausiet ekspertus, kas patiesībā nav eksperti. Es domāju, ka ražotāji arī jau šo ir sapratuši, un mēs varam redzēt no Gelkajāno 33 piemēra, kad Asics ir ļoti krāsi pamainījis šī apavu būtību, un tie, kur netic, droši nāciet pie mums uzmērīties, salīdziniet 32 un 33. Tās sajūtas pavisam ir savādākas, un tas atbalsts ir palicis daudz mazāks, bet apavs ir iemantojis citas raksturības, labas, jā, kuras arī tad ir svarīgākas par pronāciju. Tieši tā, jo mēs šobrīd testējot jaunākos atbalsta apavus, kas mums visi šeit ir aiz muguras kaut kur plauktos, viņi visi ir krietni mīkstāki, ir fleksiblāki, attiecīgi ražotāji arī sāk pielāgoties šim principam, ka šis apavs pielāgojās jums, nevis otrādi. Attiecīgi, jā, industrija ir mainījusies radikāli, līdz ar to ir jāmaina mums arī šī domāšana. Un nobeidzot šo te visu, es ļoti labi zinu, ka jūs bieži izmantojat mākslīgo intelektu, mēs redzam, ka jūs atnākot uz veikalu, jau esat ar gatavu informāciju. Tad vienkārši varbūt neuzdodiet šim mākslīgajam intelektam jautājumu pēc principa, ja man ir pronācija, kurš apavs man nodara, bet tieši otrādi. Uzdodiet viņam jautājumu apmēram šādā formā. Ja man ir vidēji vai viegli pronācija, vai man tiešām vienmēr ir nepieciešams atbalsta apavs? Un tad jūs saņemsiet godīgu un precīzu atbildi. Vienkārši uzdodiet šos jautājumus pareizi, saņemsiet pareizu atbildi. Bet īstenībā patiesībā labāk nāciet pie mums. Mēs reizēm tiekam labāk galā nekā mākslīgais intelekts. Visiem skriet!